Blakus man Gats Jahovičs, kā pēdējais, kurš pievienojas Liepājas komandai, Gati, prieks to redzēt Liepājā. Paldies, man arī prieks. Vai ir prieks spēlēt Liepājā, jo patiesībā, cik es saprotu, tev bišķī gribēja pierunāt, tā netik viegli bija pierunāt, lai spēlē Liepājas komandā un bija jau gatavs laikam šķiet kādu brītiņu izlaist? Nu, situācija bija tāda, jā, kad janvāra beigās pārtraucu līgumu saistības ar Baronu. Un līdz martam gaidīja piedāvājums, neviens piedāvājums nebija. Tad bija jau nolēms, ka šo sezonu nespēlēšu. Un pavasaru gatavošos nākamajai sezonai, un tad skatīšos, vai ir kaut kāda piedāvājuma vai nav. Un tad īsi pirms tā, kad deadline, jā, zvanīja, nāca piedāvājums no Liepājas. Nebija īsti laiks domāt. Tev uzspēd uz jūtām. Tā kā es zināju Jūvi, jā, mēs visi izrunājām to, ka es neesmu formā. Viņš teica, ka būs laiks iespēlēties, un tāpēc arī piekrist piedāvājumam. Vai nenožēlo pēc tas pagaidām? Nē, noteikti nenožēloju. Ļoti patīk visi apstākļi, treniņa apstākļi, komandas biedri. Un tiešām esmu apmierināts. Mērķi arī diezgan augsts šobrīd Liepājā. Tu jau noteikti skaties tabulā un lasi presi, kas tur rakstīts. Nē, protams, jā. Un prieks spēlēt komandā, kas cīnās pa visaugstākiem mērķiem. Pirmo reizi spēlē ārpus Rīgas. Es spēlēju, protams, Polijā, bet ārpus Rīgas Latvijā. Es tā paskatījos, ir visur bijis tikai Rīgas pieraksts. Arī tas mazliet tā dīvaini noteikti. It kā neesi Latvijā, bet neesi mājās, vai ne? Ir mazliet savādāk tā sajūta, protams. Varētu pat teikt, tā sajūta ir tuvāk it kā spēlēt ārzemēs. Jo ģimene pašlaik man nedzīvo pie manīm, viņi tikai braukā uz dažām spēlēm. Un līdz ar to ir mazliet jocīgi, bet, kā es teicu, tas treniņu process un tas viss apkārt man apmierina, līdz ar to ir vieglāk. Ko teiks par šodienas spēli? Pirmais puslaiks fantastiski Liepājā, tikai 4 kļūdas, pretiniekiem 12. Trešā ceļā viss pilnīgi diametrāli otrādi. Vienbrīd bija plus 21 un tad tikai plus 5. Vai tā brīdī arī nebija tāds sajūta, kas notiek ar komandu? Protams, tādas situācijas gadās un tādas nevajag pieļaut. Mēs vienkārši apstājāmies, noticējām jau pārāk ātri uzvarai. Viņi sēdz presingu, līdz ar to mums mazliet sajauc galvas, izcita mūsu uzbrukumu no ierastā ritma, un tāpēc tā trešā ceturtdaļa bija tāda. Spēlē noslēdzoties noteikti labas emocijas un izcīnīt uzvaru. Nākamo maču arī skaties tādu interesantu Liepājas formā pret Ventspili. Jā, protams, ļoti svarīga spēle. Un jāgatavojās un jācīnās pa uzvaru noteikti. Viegli jau nebūs, bet mājās es domāju, ka viss iespējams. Blakus man Igors Miglinieks atgriezies basketbolā Latvijā. Basketbolā nekur nebija pazudis, bija Ķīnā. Bet arī atgriezies Liepājā, kas Liepājā arī noteikti ļoti īpaši. Kā tā situācija ir? Kādā statusā tu esi un kā vispār nāca šī atgriešanās? Atgriešanās tāpēc, kad bija patīkams sadarbība pagājušajā gadā. Ja? Gan pilsēta, gan visa vadība un komanda. Labas emocijas un līdz ar to, ka viņi palūdz parunāt, kā man ir, vai es kaut ko varu atkal palīdzēt šo sezonu uz beigām. Ja? Nav jau viegli mesties, jāskatās un jāsajūt. Viss ir tas tā. Tas nav tā, ka tā gudri uzreiz sāk runāt. Tā kaut kas. Jābūt laiks, redzēs, vai mēs uzspēsim, es mēģināšu. Jā. Katrā ziņā noteikti arī dīvaini pašam, ka šeit viss runā tādā valodā, ko tu saproti. Vai ne? Tu biji Ķīnā, 9 mēneši tā tev runā. Jā, 8 mēneši, diezgan pagrūti bija. Tā smagi, ne sportiskā ziņā, bet vispār sadzīviskā nogura diezgan. Kā tur sezona beidzās? Tur mēs regulāro sezonu uzvarējām, 20 komandas ir līgā, tā topsī bija līga. Diemžēl Stefans Marberijs, ja tāda atcerās, tas mums iemet 5 sekundes līdz beigām trinīt, un beigās bija Tipins mūsu grozā, ja tur pēc tam vēl netikām finālā. Pusfinālā tad Pekinai zaudējām, un Pekina uzvarēja to čempionātu. Tāds tur skaidrs, kur var filozofēt pēc tam, kas tur bija un ko bija jādara. Jā. Vai Ķīnā esot arī sekoja Latvijas basketbolam? Jā, sekoja, jā. Tur Facebooks ir nogriezts, Google nav, jā, tas nav. Tu netiec klāt, jā. Bet sports centrs ir? Jā, sports centrs, vai es mēģināju vai nē, jā, bet ir Latvijas basketbols, tā saites tas ir. Jā. Sveiciens jau Mingam, jā, viņš skatās, ir dzirdēts, ka viņi skatās mūsu tiešais. Viņi tagad sako man līdzi, jā. Tagad jūs dabujāt vēl 1,6 miljardu skatītājus. Skaties, varbūt reitings aug. Ok, Igor, bet ko teiks par vispār šīm te playoffs mačiem, jo playoff vēl turpinās, bet šodien ir spēle tā kā playoffā, man tā likās.
Nē, play-off tikai būs. Tur jau pēc tam sākās viss cits, patiešām cits psiholoģija. Bet, kad es atnācu, es apsēdos pirms, man uznāca tāda laba sajūta, ka ir labs čempionāts, ja, divi tā komandas, kas sildījās, ja, ka joprojām tā pie tiem visiem apstākļiem, pie tās mūsu valsts, ko mēs varam, ja. Es domāju, ka interesants čempionāts ir atkal, un tas ir liels sasniegums visiem. Igor, cik ilgi tu būsi Jēkabpils komandā? Tu esi vienojies uz šo atlikušo periodu šai sezonai, vai arī skaties uz priekšu? Diemžēl, ļoti smieklīgi. Man ir kaut kādi plāni, kas bija jau, ja, un tad es runāju, man tie ir, ko es nevaru atmest tādus plānus. Es esmu tagad līdz ar ceturtdaļu fināliem, kas ir ļoti vissvarīgākais, es domāju, komandai arī, ja, ar tiem ceturtdaļu fināliem, un tad, diemžēl, man laikam jāpazūd uz brītiņu, un tev redzēs, vēl jau tur nebeigsies, būšu atpakaļ, bet tad atkal būšu tā droba, tad nav tā, ka es atkal pazūdu. Tā kā es pieskrējis pie Jēkabpils, nevis uz palikšanu, bet tā pieskrējis un atkal skries prom. Nē, šo sezonu, jā, cik viss ir, bet vienkārši man jau bija tāds paredzēts datuma robi, ja, ko es teicu, ja es esmu mieru to, bet man tajā brīdī es nevaru nekādīgi būt uz vietas. Ja. Skaidrs, ja gadījumā būs Ķīnā, sveicini no mums, no Liepājas Ķīnu, ja? Jauming, tas ir tas pats Jaumings vai Ķīna, tas viens tas pats.